Labrīt visiem! Paldies SLO, kad tāda iespēja vadīt šo semināru pie viņiem šeit uz vietas. Un paldies jums visiem, kas ieradušies. Es esmu Jurijs, MEKS pārstāvis Latvijā. Un šodien pastāstīšu par kabeļu nesošām sistēmām. Šodienas plāniņš tāds ir neliela informācija par uzņēmumu. Būs jaunākie produkti, kas šobrīd ir pēdējie aktuālākie, nedaudz par standartiem un vairāk tad pieskarsimies ugunsdrošajām sistēmām, kā arī informatīvie materiāli, ko piedāvā mūsu uzņēmums. Tātad MEKA ir jau ar 70 gadu pieredzi darbojās šajā tirgu. Tas ir ģimenes uzņēmums, kas sākotnēji vispār darbojās kā tāds kā elektromontāžas uzņēmums. Un tad viņi savām vajadzībām sāka ražot tās kabeļu nesošās konstrukcijas. Un arvien vairāk un pasūtījumiem nākot klāt, tad divi brāļi sadalīja šos te sfēras. Viens palika tā kā elektromontāžā un otrs aizgāja tā kā uz kabeļu nesošo konstrukciju ražošanā. Šobrīd uzņēmumā darbojās jau 3. paaudzē, dēli, kas ir pārņēmuši šo vadību, un pagājušā gada apgrozījums sastādīja nepilnus 50 miljonus. Uzņēmums atrodas Somijas vidienē, pilsētā Oulu, ar pārdošanas birojiem, kas ir Zviedrijā, pašā Somijā vairāk, kā arī Baltijā, kas ir Igaunija, Latvija un Lietuva. Produktu sortimentā pieejami vairāk kā 4000 produkti. 4000 produktu 6 grupās. Šobrīd darbojās apmēram 140 darbinieki. Tas ir gan Somijā, gan pārējās valstīs. Piegādes precizitāte uzņēmumam ļoti svarīgs aspekts, kas ir 95% vairākus gadus, kam uzņēmums seko līdzi un kas tas ir viena no prioritātēm. Eksporta tirgi ne tikai Skandināvija un Baltija, bet tiek piegādāti arī pa visu pasauli. Teiksim, 3 gadu atpakaļ bija liels projekts Urugvajā, kas bija ap 5 miljoniem. Galvenokārt šie eksporta tirgi ir saistīti ar to, ka Somi ir ļoti kā saka, spēcīgi celulozes rūpniecībā, un ja kaut kur pasaulē viņi kaut kādas ražošanas ceļ, attiecīgi viņi visus materiālus cenšas vest no Somijas tad uz turieni. Tāpēc arī tie eksporta tirgi ir bijuši Brazīlijas, Čīles, Taizemes un pa visu pasauli tiek piegādāti. Par pašu produkciju, tas ir tērauda ražošana, kas ir automatizēta un pēc iespējas kvalitatīvāk augsts, lai sasniegtu augstu gala produktu. Viens aspekts, kam seko līdzi, tas ir bojātās detaļas uz miljonus vienībām. Tas ir mazākā 150, kas ir tāds labs rādītājs ražošanā. Un tas ir, kam arī šobrīd, kam visu laiku tiek sekots līdzi, ir optimizēta noliktava loģistikas piegādēm, kam arī seko līdzi, ko es minēju, kas ir piegādes laika precizitāte līdz 96%. Gadā tiek piegādāts vairāk nekā 15 miljonu vienību. Tas nozīmē, tas piegādes precizitāte, kad ir dots produkts, kuram ir piegādes laiks, un kas tiek piegādāts laikā, teiksim. Ja tur dots, teiksim, nedēļu, viņš piegāda nedēļas laikā ir, ja viņš nokavējās, tad šī piegādes precizitāte tiek aprēķināta tādā veidā. Tad nedaudz par pašiem produktiem īsi, lai saprastu, kas ir. Tas ir produktus MEKA piedāvā no vienkāršiem līdz sarežģītiem, no rūpnieciskiem līdz pat dizaina projektiem, dažādās cenu un apkārtējās vidas kategorijās. Kā galvenās produktu grupas mūsu sortimentā tās ir kabeļu trepas KS, gaismekļu renes, kabeļu renes CT, sietveida renes un alumīnija grupa, kas mums arī ir pieejama. Tās ir
kabeļu kanāli un statīvi kontaktlīgzdu. Saražojam apmēram gadā 4000 km trepes un renes. Tās ir galvenās 6 produktu grupas, ko mēs piedāvājam. Uzsvars tik likts viegli uzstādāmas, ilgmūžīgums un ērta lietošana. Tātad par jaunākajiem produktiem, kas ir mūsu sortimentā. Jaunākām produktu grupām tas ir kabeļu trepes KS100. KS100 mums bija standarta trepes, kam sānu mala ir 60 mm, bet šobrīd ir pieejams trepes ar sānu malu, kas ir 100 mm. Tas galvenokārt ir izveidots tādēļ, lai bieži vien, kad ir lielāka diametra kabeļi, lai šie kabeļi tad nelīst ārā pāri pa malām. Un, ja nepieciešam uzlikt vāks, lai varētu viņu uzlikt, lai netraucētu. Otrs aspekts, kāpēc viņi ir izveidot, tāpēc, ka viņa ir pastiprināts augstāk sānu mala ar stiprības ribām, kur var izmantot arī stiprināšanai ik pa 6 metriem. Un šobrīd ir ļoti daudz dzelzbetona konstrukcijas ar sendviču tipa apšūtās, kur kolonas iet ik pa 6 metriem, tad šādu risinājumu var izmantot. Un, ja stiprināsim pa 6 metriem, tad slodze varētu likt 40 kg uz metru, kas ir pietiekami liela slodze. Vēl kā pēdējiem produktiem ir nerūsējošās kabeļu trepes KS20. Pirms tam mums bija pilnā profila trepes, tagad ir C-tipa profila sāna. Izmantojam nerūsējošo tēraudu, kas ir IC 316, kas ir skābes noturīgs, kur var izmantot pārtikas industrijā. Tad ir gaismekļu renes melnā krāsā, kas pēdējā laikā ir tāds modas, kā saka, kliedziens, ko izmanto bieži šobrīd visu vajag melnā krāsā. Tādēļ arī mums tiek renes izgatavots jau no melni krāsotas loksnes, kas ir jau pārklāta ar aizsargplēvi, kas atvieglo uzstādīšanu, transportēšanu, kad nebūs nav tik viegli sabojāt šos produktus. Respektīvi uzstādām, pašās beigās noplēšam plēvi, un visa sistēma ir tīra, pirkstu nospiedumu nav un nekāda netīruma nav. Un vēl kā viens no pēdējiem produktiem ir arī alumīnija kanāli melnā krāsā. Pirms tam bija standarta krāsa balta un pelēka anodēta. Tas ir no jaunākajiem produktiem. Par pārklājumu, kas ir XPG mums, tas ir salīdzinoši jauns, ar ko mēs vairāk un vairāk aizstājam karstā cinkojuma izstrādājums. Šobrīd kas tad tas XPG pārklājums ir? Tas ir magnija, cinka un alumīnija sakausējums, kas iztur C4 vidi. Tas ir respektīvi tas pats, ko iztur karstais cinks. Bet kas liels plus šim pārklājumam ir tas, ka viņš ir labāka noturība chlora un amoniaka vidē. Viņš ir noturīgāks pat par karsto cinku. Šobrīd mums tiek izstrādājumi, kas ir renes, dažādi stiprinājumi, apmēram 60 produkti, bet jau nākošajā mēnesī mums ir paredzēts, ka būs KS20 trepes, kas būs no šī pārklājuma, ko varēs uzstādīt C4 vidē. Jo tur testi ar to punkta metinājumu ir rezultējušies un šobrīd jau tiek gatavots ražošanai, tad būs, mēs aizvien vairāk un vairāk aizstājam tos karstā cinka produktus uz šo te XPG pārklājumu. Un visi vāki šobrīd, kas kādreiz bija C4 vidē, mums bija ar tādu puralu pārklājumu, jo vāka karstā cinka viņu iemērtot vannās, tur liela temperatūra, viņiem rodās deformācija, tāpēc mums bija viņi ar puralu pārklājumu, tas ir tas pats pārklājums, ko skārda jumtiem pārklājumu. Te viņš to C4 vidi arī izturēja, bet par cik tas process ir salīdzinoši dārgs un ilgadā process, tad arvien vairāk aizstājam šos XPG pārklājumus, jo mums nav jāved uz cinka vannām, kas ir atkal transports, izgatavošana, bet šeit mēs ņemam uzreiz jau
gatavo loksni un izgatavojam šos izstrādājumus. Pārklājuma biezums ir apmēram tāds pats kā parastajam cinkam, tas ir 20-25 mikroni, bet tā noturība, tā alumīnija, cinka un magnija sakausējuma rezultātā viņš nodrošina to C4 vidi. Ja gadījumā kādi jautājumi, var uzreiz droši jautāt vai kaut kādu. Varam tad skatīties arī. Tad par standartu, kas ir salīdzinoši nesen mums ieviest, kādreiz bija tāds jēdziens maksimālā slodze. Šobrīd mūsu visās jaunajās diagrammās vairs nav tāda jēdziena maksimālā slodze, bet drošs slodzes svars. Un tas ir pēc šī standarta IEC 61537 testēšanas metoda numur 3, kur mēs varam redzēt, ka maksimālā slodze kādreiz tika rēķināta paņemts 1 gabals trepes un maksimāli slogots. Tad arī tie testi bija izejot no šiem rezultātiem. Šī testēšanas metodē numur 3 visas konstrukcijas ir ar savienojumu. Kā zināms, savienojuma vietā ir vārīgākā vieta konstrukcijā, un tad šie testi tad ir veikti balstoties uz to, kad ir ar savienojumu. Un tas jēdziens maksimālā slodze ir aizstāts ar drošu slodzes svaru, safe working load. Un šeit tad mēs varam redzēt, ka šajos testa rezultātos tā drošā slodze ir ar 30% rezerve rēķināta. Respektīvi, tā drošā slodze ir tā vēl plus 30% tā ir vēl drošība iekļaut iekšā. Un elektrovadītspēja, tas arī pēc šī standarta, bet tur nekas īsti nav mainījies, bet ir testi veikti. Es vēl gribēju piebilst, ka mums pašiem šī te ir laboratorija pašiem rūpnīcā. Mēs testus veicam uz vietas rūpnīcā ar neatkarīgas iestādes uzraudzībā, uz kā pamata tad mēs izdodam šos testus, pēc kā tad mēs veicam, jo mums ir pašiem sava laboratorija, kur mēs tos testus tad arī veicam. Un tagad pieskarsimies nedaudz vairāk par ugunsdrošām sistēmām. Ko es gribu teikt, ka šobrīd tāds viens kopējs standarts Eiropā par ugunsdrošību vispār kā tāds nav. Tādēļ ir dažādas opcijas, pēc kā, kas tie kādus testus veikts, jo šobrīd tie Eiropas standarti tiek izstrādāti, un kā zināms, pēc pēdējām nojausmām, ka šāds standarts varētu būt pēc 2-3 gadiem tāds vienots ugunsdrošības standarts. Mēs savukārt šos ugunsdrošības testus esam veikuši, ņemot vērā ISO standartu, kas ir vispārējais par ugunsdrošību ēku konstrukcijās, un galvenais tas standarts, uz ko mēs esam testus veikuši, tas ir EN 13631. Vispārīgā daļa šis ir Eiropas standarts, kas attiecās uz būvu izstrādājumiem. Respektīvi, tai skaitā tie būtu logi, durvis, kā arī cita veida produkcija. Mēs tad ņemot vērā šo EN standartu 1363 veicām, tad arī šos testus, kas testi ir, kur tiek pakļauti uguns iedarbības apstākļiem uz šiem produktiem. Šo DIN standartu 410212 mēs minam tādēļ, ka EN standartā nav noteikts, ka kabeļos jābūt strāva testēšanas laikā pie noteiktiem minūtēm un temperatūrām. Tādēļ mēs šo standartu minam, kad strāvas uzturēšana elektriskos kabeļos ugunsgrēka apstākļos, ka mēs esam veikuši tos testus. Un šeit varam salīdzināt, teiksim, EN standartu un DIN standartu. Mēs varam redzēt, ka EN standarta un DIN standarta temperatūras principā pie konkrētiem laikiem 60 un 90 minūtēm ir ļoti līdzīgas. Pat varbūt mazliet augstāks nekā DIN standartā. Tādēļ mēs šos testus esam veikuši izejot no tā 60 minūtes un temperatūra. Plus vēl, kad kabeļos tiek nodrošināta strāva šo visu testēšanas laiku. Ugunsdrošības testus veicam neatkarīgās laboratorijās, kur ir pietiekami liels izmērs, kas ir apmēram 9 metri reiz 9 metri, kur būtu visi stiprinājumi,
līkumi, traverses, respektīvi visa sistēma, lai būtu notestēta konkrēti šajos te laboratorijas apstākļos. Un ņemot vērā šos testus, standartu, mēs izdodam ražotāju deklarāciju, kas apliecina, ka mēs esam veikuši ugunsdrošības testus, un uz tā pamata izdodam deklarāciju, kur norādam, pēc kāda standarta, kur kādi produkti, pilns produktu klāsts, kas ir testēti. Testēti nav visi produkti, bet ir apmēram 1200 izstrādājumi veikti testi. Un testi ir veikti sekojušām produktu grupām. Tas ir KS kabeļu trepēm, KR renēm, gaismekļu renēm un sietveida renēm. Šogad gada otrā pusē būs arī jaunie testi jau veikti, kas ir uz KS 100 trepēm, uz KRB renēm. Bet tas ir procesā, un šis plānojās būt tā kā gada otrajā pusē. Tad konkrēti par katru nedaudz produktu grupu iziesim, pastāstīšu, kas attiecās uz kabeļu trepēm, KS. Tas ir ugunsdrošības testi, kam ir 60 un 90 minūšu testi veikti. Tātad, kas šeit ir jāņem vērā? Testēts ir visas pārklājuma veidi, kas ir parastā cinkojuma, XPG, karstā cinka un nerūsējošā tērauda, respektīvi varam izmantot visos apkārtējas vidas apstākļos. Testēti ir visi garumi un platumi līdz 600 mm. Atvērtā tipa C profils un pilnā profila. Ņemot vērā šos te divus aspektus, tad arī tā maksimālā slodze tiek norādīta tām trepēm. Pilnajam profilam būtu 20 kg uz metru un atvērtā tipa būtu 15 kg uz metru. Un vēl galvenais nosacījums ir nedrīkst pārsniegt maksimālo attālumu starp balstiem. Tas ir 1,5 metrs maksimāli. Par stiprināšanu, teiksim, obligāti jāizmanto ir divi stiprināšanas veidi. Tas būtu vai nu tie būtu vīģņastieņi, vai nu tie būtu vertikālie balsti. Vertikāla balsta izņēmums ir tad, ja izmanto HK traversu apakšējo, kuru nostiprinam ar vertikālo balstu. Tad var izmantot vienu. Visos citos gadījumos izmantojam divus. Bet par cik šeit ir iekšējā traversa, kā redzam, šeit ir tā stiprināšanas vieta mazliet vārīgāka, tāpēc uz šo sistēmu attieksies 60 minūšu, ja izmantojam šādas traverses, tad būs 60 minūšu ugunsdrošības testi veikt. Bet, ja mēs izmantojam apakšējo traversu, HK13, PRT vai TPK, tad būs 90 minūšu testi veikt uz šo sistēmu. Ja mēs izmantojam sienas kronšteinus un vertikālos balstus, tad ir nianses tāda, kad, ja mēs stiprinam ar slīdošiem uzgriežņiem, kas ir SMT, tad nepieciešams papildus gala atbalsts. Respektīvi, jāņem ir viens izmērs lielāks sienas kronšteins un papildus jānostiprina ar vīķņustieni ne mazāk kā 6 M6. Bet, ja mēs izmantosim caurējošu skrūvi vai šo kronšteinu piestiprināsim pie sienas ar ugunsdrošu ankuru, tad papildus atbalsts nav nepieciešams. Un līkumu un citu aksesuāru stiprināšanā jāievēro vēl ir viena lieta, kad stiprinājums jāstiprina obligāti ne tālāk kā 30 cm no savienojuma vietas, jābūt papildus stiprinājumu. Papildus stiprinājumu mēs varam izveidot ar apakšējo traversu, vai kā šajā versijā varam redzēt VK2 kronšteini, bet kronšteini ir jābūt obligāti. Nedrīkst būt tikai no vienas puses. Ja šeit liktu VK, tad vajadzētu likt divus abās pusēs. Ar vienu nepietiek. Jābūt no abām pusēm viņš nobalstīts. Un ne tālāk kā 30 cm no savienošanas vietas. Ir testi veikti kā arī horizontāli, tā arī vertikāli. Vertikāli arī mums ir divas opcijas.
ja nepieciešams 60 minūtes, tad ir nianses tādi, kad nav obligāti jāstiprina augšā un apakšā jānostiprina, bet ja vajadzīgs E90, tad obligāti ir jānostiprina konstrukcija gan no apakšas, gan no augšas. Un jāievēro tieši tāpatās ir attālums starp balstiem maksimālais un svars. Svars te ir nedaudz mazāks nekā norādīts horizontāli, tādēļ, kad šī trepa ir mazliet plānāka, tāpēc arī svars šeit ir atšķirās no horizontālās līnijas. Un CCA skavas tiek jāstiprina pie katra šķērs profila. Tas būtu ik pa 250 mm. Tas bija par kabeļu trepēm, tagad kabeļu renes, KR. Šeit mums arī testi ir veikti. Šeit ir tieši tāpat kā kabeļu trepēm mums ir krāsotās, baltās, parastās cinkotās, karstā cinkojuma un XPG. Arī varam nodrošināt visos apkārtējas vidas apstākļos. Šobrīd testi ir veikti uz KRA, bet būs arī otrā gada pusē būs KRB renēm, kas ir perforētās renes. Attālums ir 1,5 metri starp balstīm maksimāli un maksimālā slodze ir 10 kg. Jo šeit sanāk, ka tā stiprināšana arī sanāk tā kā no apakšas vairāk vai no apakšas vai no šīm te iekšējām traversām. Tāpēc. Bet platums šeit ir līdz 50 visos garumos. Stiprināšana ir ļoti līdzīga, tāpat kā ir norādīts kabeļu trepēm. Tas ir ar sienas kronšteiniem VK, VKF. Attālums tieši tāpatās maksimālais ir 1,5 metri. Travers varam izmantot gan iekšējās, gan stiprinot no apakšas. Un izmantojot vertikālos balstus, arī tas pats attiecās caurējošā skrūve. Papildus balsts no gala nav vajadzīgs, slīdošais uzgrieznis, tad papildus jānobalsta ar vītņu stieni. Un pie stūra elementiem un pārējiem ir attiecība tieši tā pati, kas ir jābūt papildus stiprinājums ne tālāk kā 30 cm no stūra elementa vai kāda cita elementa. Tas par kabeļu renēm mums bija. Tagad sietveida renēm arī mums ir veikti ugunsdrošības testi, kuri šeit ir par cik konstrukcija ir mazliet tā kā nav tik lielām slodzēm paredzēta, tāpēc arī šeit maksimālā slodze ir 10 kg un attālums starp balstiem jābūt mazāks, maksimāli 1,25 metri. Šeit mēs arī piedāvājam visos apkārtējas vidas apstākļos. Tās ir galvanizētās, karstā cinka un nerūsējošā tērauda. Augstumi ir sākot no 50, 100 un 150, un maksimālais platums šeit ir 200 mm. Stieples diametrs šiem izmēriem ir 4 mm diametrs stieples. Un, kas attiecās uz stiprināšanu, ir ar apakšējām traversām, kas ir 200 paredzēts, 2 vītņu stieni, tāpat kā tas ir kabeļu trepēm, kā tas ir kabeļu renēm. Izņēmums ir renes, cietveida renes, kas ir 100 mm. Tur var izmantot savienošanas plāksnes un stiprināt ar vienu vītņu stieni. Es aizmirsu piebilst, ka pie renēm šeit arī viena nianse, kur ir teiksim, 100 rene, viņai nav vienkārši vieta priekš 2 vītņu stieņiem, tāpēc viņu jāstiprina ar vienu vītņu stieni, bet viņiem ir atšķirīgs solis un maksimālais svars. Tad mēs varam viņu stiprināt tad mums jāstiprina 1,25 maksimāli un 5 kg varēs tikai. Bet var ar vienu vītņu stieni viņu paredzēt, jo viņam fiziski nav vieta, kur ielikt 2 vītņu stienas, viņas tik šauras ir. Jā, šeit arī tāpat nianses, kad var ar vienu vītņu stieni 100 platumu izņēmums ir. Un tieši tāpat attiecās arī uz vertikāliem balstiem, papildus stiprināt, ja izmantojam slīdošos uzgriežus, ja ne, tad
caurējošu skrūvu vai pie sienas tad attiecīgi ar ankuriem, un stiprināšana arī ne tālāk kā 30 centimetri no savienojuma vai fiksācijas vietas. Vēl testus mēs esam arī veikuši mūsu gaismekļu renēm. Gaismekļu renes mums ir unikāls patentēts profils, ko bieži vien dēvē par zivs asti vai dubultu vai formas, kas nodrošina papildus stiprību, sāna ribas stiprinājums un šis centrālais izliekums. Šeit mums ir arī tieši tāpatās baltas, melnas, cinkotas, karsti cinkotas, XPG un nerūsējošā tērauda izstrādājumi varam piedāvāt visos apstākļos, visi garumi un platumi arī. Divveidu platumi ir 70 un 110. Šeit ir slodze un attālums starp balstiem arī ir mazāks, jo par cik plānāks metāls un šaurāks, mazāks slodze, tur tas ir 1,25 maksimālais attālums starp balstiem būs, un maksimālā slodze būs tad tie 5 kilogrami. Stiprināšanas veids mums ir iespējams ar sienas kronšteiniem vai traversām, kas ir attiecīgi, ko varam stiprināt. Un līkumi stiprināšana tieši tas pats attiecās, kad ne tālāk kā 30 centimetri no elementa. Neskatoties to, ka tas ir plasmas elements, viņš nav kā nesošā konstrukcija, tad viņš tāpat nodrošina to, kad varam izmantot viņu šajās ugunsdrošajās sistēmās. Tad tā rezumējot visu kopā, kāpēc tad izvēlēties kabeļu nesošās konstrukcijas ugunsdrošās no Mekas, tas ir standarta produkti, nav nepieciešams kaut kāds speciāla sērija vai attiecīgi kaut kādi speciāli produkti. Testi ir veikti šobrīd uz 1200 produktiem, optimāls produkti dažādām slodzēm, respektīvi varam izvēlēties, ja ir mazāks slodze, tad ņemam trepi, kas ir lētāk arī, un varam izvēlēties lētāk vai dārgāk konstrukciju. Varam piedāvāt visos iespējamos apkārtējas vidas apstākļos, kas ir droši un viegli uzstādām produkti. Un testus esam veikuši saskaņā ar standartu EN1361 pie temperatūras 1000 grādu un uzsvars tas, ka mēs esam strāvu uzturēšanas kabeļos veikuši šos testus. Papildus mums ir plašs tehniskais atbalsts, varam ar jautājumiem, dokumentāciju, skaidrojuši uzstādīšanas instrukcijām un augstie kvalitātes standarti, ko mēs sekojam vienmēr līdz, tie ir 150 izstrādājumi uz miljonus vienībām un piegādes precizitāti. Kā arī papildus piedāvājam digitālos produktu modeļus, kas ir DVG un Revit 3D fails, ko mēs varam arī piedāvāt. Kā arī izturīgs, uzticams un rentabls produkts ar 70 gadu pieredzi. Un šeit tad varam redzēt pa produktu grupām, kas, kam atbilst. Trepes mums ir 15 līdz 20 kg, attālums platumā līdz 600, materiāla biezums ir no 0,75 līdz 1,25 un klasifikācija 60 un 90 minūtēm. Renēm ir mums attālums tāds pats, 1,5 metrs, slodze ir 10 kg līdz 500 platumam, materiāla biezums no 0,75 līdz 1,5 un 90 un 60 minūtes. Gaismekļu renēm un sietveida renēm mums ir 60 minūšu testi, attālums ir 1,25 metri un slodze gaismekļu renēm 5, sietveida renēm 10 un attiecīgi platumi 70, 110, 200. Materiāla biezums no 0,5 līdz 1 gaismekļu renēm un stieples diametrs sietveida renēm būs 4 mm. Kā arī mums ir izdots buklets latviešu valodā, kas ir katram pieejams, kur viss ir aprakstīts,
kas ir jāievēr, skaidri un saprotam redzēt, attālums starp balstiem, maksimālā slodze, piemēri kā stiprināšanai visām produktu grupām, tas ir trepēm, renēm, gaismekļu renēm, sietveida renēm un parastajām renēm. Kā arī, ko mēs vēl papildus piedāvājam, mums ir dažādi veidi katalogi, izklājumi, bukleti, produktu deklarācijas, dažādās valodās datu lapas. Šobrīd ir pieejamas angļu valodā, bet procesā ir uz to, ka būs tulkojāts latviešu valodā. Sistēmas izklājumi drukāti gan elektroniskā veidā un kabeļu nesošās rokas grāmatas, ko droši vien, ka daudz jau ir lietojuši un redzējuši, kas ir ērti lietojami, viegli saprotami un viegli izmantot. Kā arī mēs visu laiku papildinām mūsu YouTube kanālu, kur ir izstrādājumi ar montāžas piemēriem. Atrodot mūsu YouTube, jūs varat redzēt dažādu produktus, piemērus, uzstādīšanas, kas ir vieglāk saprotamāk un aizvien visu laiku mēs papildinām šo te sarakstu. Kurš no jums ir redzējis mūsu Excel katalogu? Ir kāds? Ir redzējuši. Ok. Varbūt tās pēc tam, tad ja kādam interesē, mums ir izveidots Excel katalogs. Pilnā šis katalogs izveidots tādā veidā, kad visa informācija, kas ir mūsu biezajā katalogā, ir apkopot šādā Excel failā, kur mēs varam papakšītiem visus produktus, izvēlēties, atlasīt un viegli saprotamā veidā dabūt aprakstu, datašītus, linkus uz mājaslapu. Ja interesē, es pēdējo versiju varu atsūtīt tad uz e-pastiem, jo mums šīs Excel katalogs visu laiku atjaunojās, un līdz ar to viņš divas reizes gadā viņš atjaunojas, viņš ir nepieciešama jaunākā versija, jo tur kaut kas var nestrādāt. Jo tur ir makrosi, linki, un tāpēc arī kaut kāda informācija mainās, lai būtu aktuāla informācija, tāpēc iepriekšējā versija var nestrādāt, un tad strādāt nākošā, jaunākā versija. Un ko es nobeigumā gribētu, visiem, novēlēt, nav vajadzīgs, nevajadzīgi palielināt, teiksim, kabeļu nesošo sistēmu izmērs, jo bieži vien mēs redzam, iet tur 400-500 trepe, iet 3 kabelīši. Tas nav ne rentabli, ne praktiski nekā. Un aksesuāru izvēle nevajadzētu skatīties, izejot no ieradumiem, kā bieži vien, kādi stiprināsim. Ik pa 2 metri stiprināsim, mums tāds pierasts ir. Bet bieži vien tie 2 metri ir, tur tā slodze, ir tai pašai trepei 120 vai 140 kg uz metru. Mierīgi varam izmēlēties 2,5 vai 3 metrus. Attiecīgi būs ekonomija gan pašiem, gan arī tā sistēma jau izturēs. Tur tie testi ir visi veikti, viss ir redzams mūsu grafikos un tabulās. Tādēļ tas tā kā no manis būtu viss. Kādi jautājumi varbūt tās radušies, ko es gribētu vēl piebilst par šīm ugunsdrošām sistēmām. Šobrīd mēs esam iestājušies ugunsdrošības asociācijā kopā ar OBO un Kopusu. Šobrīd mēs mēģināsim izstrādāt vienotas vadlīnijas par ugunsdrošajām sistēmām, lai būtu visiem vieglāk saprotami un vieglāk būtu saprast, kas kuram kādas ir sistēmas, kad tā sistēma būtu vienota. Un šobrīd mēs pie tā strādājam, tā kā varbūt tuvākā laikā gaidīsim kaut kādas izmaiņas ar ko, un tad arī būs skaidrāks varbūt tās vadlīnijas, viss, kā tad konkrētāk, tad mēs līdz tam, kamēr būs kaut kāds Eiropas izstrādāts standarts, tad arī strādāsim, lai būtu projektētājiem, montāžniekiem un visiem vieglāk un saprotamāk, kā tad mēs darbosimies tālāk. Materiāli būs pieejami? Materiāli? Jā. Būs, jā? Jā. E-pasta atsūtīs. Jā. Un to Excel arī, jā? Jā. Paldies.
Vēl kādi jautājumi? Drošiem sistēmām un testiem ir tie testi veikti ar kaut kādiem konkrētiem kabeļu ražotājiem, vai tas neatkarīgi no kabeļu ražotājiem? Nē, mums ir veikti ar konkrētiem kabeļiem, kas ir, kur mums tie testa reporti ir ar konkrētu kabeli, pie kādiem nosacījumiem ir veikti. Kas attiecās uz testa reportiem, nekas iekšējā politika neparedz to, ka mēs, teiksim, izsniedzam tos testa reportus kādam uz rokas, bet, ja ir nepieciešamība caur mani sazinoties ar Somiem, mēs testa reportus varam uzrādīt. Ja tāda nepieciešamība ir, to mēs varam uzrādīt. Bet uz rokas dot nevaram un nesūtam, bet parādīt mēs varam viņus. Jā. Visam metāliskiem kabļu konstrukcijām jābūt elektriski nepatrauki, jā? Jā. Savienotam un pievienotam pie zīmējuma konta. Jā. Kādi savienojumi vai risinājumi ir nekā? Visi savienojumi SSRNL ir testēti uz nepārtrauktamību. Sazemē ir savā starpā. Jūs tā domājat, ja? Nē, runājot obligāti vajag savienot, sazemēt savienojums vietas. Papildus? Jā. Papildus nav nepieciešams, bet bieži vien es esmu redzējis, kad būvuzraugi likt kabeļus, bet tas nav nepieciešams, jo mums ir tie elektrovadītspējas testi, kur viņi nodrošina to savā starpā. Ar tiem tu damies? Jā, tās ir deklarācijas. Tas ir. Jā. Tas ir. Ik pēc 40, ja konstrukcija garāka par 40 metri, ir atkārtot jāsazemē konstrukcija. Tie vītnes tieņi, tie, kas bija zīmēti, melniņi, ir domāt, kā melniņi? Nē, viņi tikai ilustratīvi ar dzeltanu, un tas ir tikai, lai vieglāk saprotam. Viņi standarti cinkotie. Nav tādā krāsā, viņi nav standarti izstrādājumi. Cik kvadrāts? Milimetri cik? Ko tad? 6 milimetri, 4? Jāsazemē? Jā. Tas labs jautājums. Es tā īsti neesmu pastījies, cik kvadrāti jābūt tam kabelim. To es varētu noskaidrot, kādam jābūt. 6? Ja jūs sakat, droši vien 6 kvadrāti. Man jautājums par produkciju meklē ir vispār nenosēšanas Eiropa penāļu vai nav? Kabeļu penāļu mums nav, bet mums ir renes. Un renes mēs citreiz mēdzam izmantot, teiksim, kā kabeļu kanālu uzliek ar vāku, un viņš tā kā darbojās. Tas ir skatoties, kādas nepieciešamība, kur un kādām vajadzībām tas nerūsējuši tērauds kanāls ir vajadzīgs. Man jāra arī paredzēts, jā? Jā. Nerūsējuši tērauds ir īpaši agresīvās vidēs, kur piejūras zonās, kur ir paaugstināts mitrums vai tur kaut kāda agresīva, superagresīva vide, teiksim, tai pašā Rīga fertilizer, kur ir šitie tie minerāli mēsli, tur sākotnēji salika karstā cinka, un pēc gada vai diviem... Tur bija tas krāsojums. Un pēc gada vai diviem visu mainīja nost uz nerūsējušo tēraudu. Labi, atgriezamies to rendiņu apmēram īsāk vajag metru, jā? Jā. Obligāti jākraso kaut kādu cinku vai ko, tas griezuma vieta. Nav refleksē, kā tu viņu nodiedīt? Teiksim, ir tā, ja ar fleksi īpaši nav paredzēts cinkojumu vietu griezt, ir vai izmantos ribzāģi speciālie, kas ir, kurš nededzina cinku, bet tāpat to griezumu vietu vajadzētu papildus ar cinku apstrādāt. Pušma balonu kaut kāda. Jā. Tas ir cinkotajām, tur XPG pārklājumam. Tam XPG pārklājumam vispār ir tas pārklājums pašatjaunojuši. Jā. Viņam ir, ja teiksim, ja skrāpējums ir, tad viņš tā kā aizvalkās ciet, viņam tā spēja. Griezuma vieta arī, ja tu viņu nesadedzinās, tad viņam tur sanāk tā. Teorētiski, ja savieno kopā ar skrūvēm pievelkot, tur jau arī skrūvi ieskavājas iekšā pašā trepē. Tā, kad tu savieno trepes, savāks ar savienojumu šo skrūvu eģēļu metālu iekšā. Jā, viņš tā kā ieiet, bet tur jau tev nepieciešams, lai viņš arī to savstarpējā... Jā. Un tur tas punkts... tas punktiņš teorētiski sanāk, ka tu viņu
Tā kā, sanāk tur perimetrs, jo tas jau būs tā kā piespiedis viņu pats. Jā. Tur var tas ir noteikti, cik stingri tās skrūvas, jo viņas ir domātas līdz galvenajai skrūvai. Nē, tur ir, ja nemaldos, 6 ņūtoni. Ir noteikts, jo nevar viņu tur vilkt tā, ka cauri iziet, jā. Lūgums droši vien testi taisīts tikai horizontāli. Un vertikāli arī. Vertikāli arī? Jā. Stiprinās pie sienas. Jā. Tāpēc, ka elevatoros es zinu, ka izmanto tā, lai nebūtu tie grauzēji vēl kaut ko. Jūs domājat šādā veidā? Nē, tādā veidā nav. Tādā veidā nav testi mums veikt. Tas speciāli stiprinājumi jābūt. Nē, tur tā nevarēs. Tur ir jābūt testiem obligāti, ja tā grib taisīt. Jo tad vienkārši tā konstrukcija, varbūt šajā gadījumā vienkārši nevajag izvēlēties ugunsdrošo konstrukciju, jo parasti tu vari stiprināt viņu horizontu, vertikāli. Bet, jā. Ne tikai vietas, bet bieži vien arī, teiksim, tādās kaltēs vai graudos, kur tas putekļu daudzums, lai nesakrātos, teiksim, uz plaknes, jo tur vairāk par cik tiem milimetriem jau tas ir ugunsprādzienu bīstam vidu veidojās. Tāpēc arī liek viņus maksimāli, lai mazāk plakni būtu, kur sakrāties tiem putekļiem. Jo bieži vien tādas arī sietus izmanto, kur labāk, lai viss birst cauri pie vertikāli un tādā veidā. Vēl jautājums, kājas profilam ar parasto gaismas rēni ir kaut kāda pievienojuma vietas, teiksim, pienākot klāt viņam? Speciāli nav, bet bieži vien ar tiem gala stiprinājumiem PK savieno, kas ir gaismas renēji tāds, kas ir pie gala tāds leņķīts. Speciāli konkrēti nav, bet, kā saka, montāžnieki ir atraktīvi un izdomām bagāti, ņemot vērā mūsu visus aksesuārus, izdomā dažādas risinājumus, kur pat pašiem grūti iedomāties. Kādi vēl jautājumi? Viss skaidrs, ja? Paldies! Jā. Tagad mums kopīgi izstrādāts ir konfigurators, par to pastāstīs vairāk Vitālijs. Tātad, labrīt, esmu Vitālijs. SLO atbildu par dažādiem digitāliem risinājumiem. Un šodien pastāstīšu par kabeļu un nesošo sistēmu konfiguratoru, ko esam izveidojuši sadarbībā ar Meku. Un drusciņi arī varēsiet iepazīties ar citiem rīkiem. Tātad mūsu mājaslapā ir tāda sadaļa, saucās rīki, kur mēs esam izveidojuši. Tad mums ir kabeļu nesošā sistēma, saules paneļu sistēmas pieteikums, slēdžu izvēles palīgs, kas palīdz, ja gadījumā ir dažādi slēdži jāizvēlās un nezināt kādu dizainu, izvēlēties kādu krāsu, tad tur var pastīties piemērus un aptuveno cenu līmeni, un katalogu sadaļa, kas palīdz ātri sameklēt ražotāju katalogus, ja tie jums nepieciešami PDF formātā. Tad šodien drusciņu vairāk pieskarsimies šai sadaļai. Starp citu, arī jums bija iedoti, uz krēsliem bija šādi te kartiņi, tur ir QR kods, ar kuru palīdzību jūs varat atvērt rīku sadaļu. Un te ir pieminēti rīki, ko mēs esam šobrīd izveidojuši. Nākotnē būs papildinātā sadaļa, būs elektriķa palīgs, kas mums ir drukātā veidā, būs arī elektroniski, lai var viegli ērti viņu atvērt mobilā telefona, uz datora. Un pielāgots būs arī tā, lai var uz datora, uz telefona vieglāk to informāciju uztvert, jo nevienmēr uz maza ekrāna PDF formātā var labi orientēties. Tātad par kabeļu nesošo sistēmu konfigurātoru šobrīd mums ir kabeļu trepes, KS20, KS80 un gaismekļu rene. Pirmajā lapā jūs redzat, ir bukleti, kas attiec uz konkrētām sistēmām un arī kopējs katalogs. Tātad jūs nepieciešamības gadījumā varat pastīties vajadzīgo informāciju.
atvērt un tad iepazīties jau smalkāk ar šo konkrēto sistēmu. Tātad papildus šeit apakšā ir karadējušās atmosfēras kategorijas pieminētas, lai jums būtu vieglāk izvēlēties atbilstošo sistēmu atkarībā no pielietojumu vietas, kur jums ir tas objekts. Protams, projektos tam jābūt jau iepriekš jau pieminētam, ja, bet ja gadījumā jums kaut kas nav skaidrs, tad šī informācija ir atrodama arī šeit. Šeit tad mēs izvēlamies sistēmu, redzam sistēmas pārskatu, un tad mums ir iespēja izvēlēties jau konkrētu izmēru vai sistēmas ietveros, kā piemēram šeit var redzēt, ir tādas divas tā kā apakšsadaļas, jā, ir šai konkrētai KS20 trepe ir ar PG pārklājumu, ir vieglais variants, kur biezums ir 0,75 metāla biezums un standarta variants. Tātad mēs izvēlamies izmēru, un tad mums ir iespēja tālāk salikt konkrētus daudzumus un atkarībā no tā, ko mēs tagad liksim kādu daudzumu, mums būs iespēja saprast, kāds stiprinājuma daudzums nepieciešams, un viegli saprast, kādus vēl aksesuārus mēs varam šajā sistēmā pielikt klāt. Tas mums ļauj vieglāk, ērtāk sakomplektēt sistēmu, ja mēs salīdzinām ar veidu, kad mēs ejam mūsu, piemēram, internetu veikalā vai pēc kataloga, kad mēs ejam cauri, meklējam tās pozīcijas, pēc kodiem vai pēc kaut kādiem marķējumiem, tad ļoti viegli kļūdīties izmēru ziņā vai izvēlēties aksesuāru, kas neatbilst konkrētai sistēmai. Līdz ar to šeit mums ir salikts tā, ka, ja mēs izvēlamies noteikti sistēmu, tad šīs sistēmas ietvaros ir uzskaitīti vajadzīgie materiāli, un tad mēs varam pareizi izvēlēties bez kļūdām vajadzīgos produktus. Tātad pirmais, ko mēs darām, mēs norādam daudzumu. Mums šeit ir 2 garumi. Blakus nosaukumu mums ir arī norādīts pozīcijas, norādīts, kuras ir noliktos pozīcijas, kuras mēs turam. Tas ir šī kastīte. Ja. Tāpat tās var apskatīt produktu informāciju mūsu mājaslapā. Ja mēs uzspiežam uz šo te info pogu, tad mums atverās šis te produkts. Mēs varam pastīties papildus informācija, te ir specifikācija, te mums ir datu lapa, varam redzēt atlikumus, savu cenu. Tātad izvēlamies daudzumus, un tad, kad mēs uzkāpjam uz kādas no pozīcijām, mums iezīmē šī pozīcija kopējā bildē. Tādā veidā mēs varam ērti redzēt, kādā veidā šīs konkrētais aksesuārs vai produkts tiek izmantots, un vieglāk saprast viņu pielietojumu. Šeit tad mēs varam ievadīt daudzumu. Ja mēs ievadam tādu, kas nav dalāms ar garumu, tad tiek nopaļots līdz veseliem gabaliem uz augšu. Varam izvēlēties arī abus garumus, nav obligāti vienu no viņiem izvēlēties. Šeit tātad mēs redzam, pēc noklusējuma mums ir attālums starp balstiem 2 metri, un mēs redzam, ka te ir diezgan liela droša darba slodze, kas nozīmē, ka šajā gadījumā mēs varam arī skatīties pēc mūsu vajadzībām, varam izvēlēties arī lielāku stiprinājumu soli, un tad mēs redzēsim, ka pamainot šo te soli, mēs redzam, cik mums ir tā droša darba slodze, kādu mēs varam likt virsū uz šīs konstrukcijas uz katru metru, ja mēs izmantojam šo te principu. Tātad, mainot šo te balstu attālumu, mēs varam redzēt, kāds stiprinājuma apjoms daudzums mums ir nepieciešams. Atkarībā no sistēmas konfigurācijas, protams, mums stiprinājuma daudzums var mainīties, jo ir vietas, kur varbūt nepieciešams citādāk sagarumot, ja, bet ņemot vērā vienu līniju vienā gabalā, tad nepieciešama, piemēram, 30 stiprinājumi.
Ja mums konfigurācija ir savādāk, tad mums, protams, tas jāņem vērā, mēs varam izmantot arī lielāku daudzumu. Šajā gadījumā tad mēs ieliksim, tāpatās uzreiz mums iezīmē šī pozīcija, ieliksim, piemēram, daļu ar šīm te traversām, un daļu mēs varam izmantot citu veidu kronšteinus. Tātad šeit mēs ieliksim, piemēram, 20 gabalus. Uzreiz mēs redzam, ka šim konkrētam produktam nepieciešams stiprinājums kavas, divas kavas uz katru traversu, tad attiecīgi viņas tiek sarēķinātas automātiski. Un tad otru daļu mēs ieliksim ar rezervu, piemēram, 16 gabalus stiprinājums pie sienas, tad attiecīgi šim stiprinājumam nepieciešama cita veida skavas, tās arī tiek sarēķināts. Ja gadījumā mēs izmantosim kādu vēl papildus citu veidu, teiksim, traversu, ja, tad mēs redzēsim, ka mums tās skavu apjoms būs lielāks nepieciešams, ja, tad tiek sarēķināts, saskaitīts kopā. Tad uz šo te apjomu, kas mums ir izvēlēts, ja mēs liekam vienā strīpā, tad mums nepieciešami savienojumi, un tie ir nepieciešami 42 gabali. Protams, ja konfigurācija ir savādāk nekā viens tāds slaidums, tad mēs liekam vairāk, bet tas, kas ir nepieciešams uz vienu tādu strīpu, ja, tad mums ir nepieciešams 42. Tad seko citi aksesuāri, kuri nav atkarīgi no konkrētās līnijas garuma, bet tos mēs izmantojam pēc vajadzības. Tātad tos jūs varat salikt atkarībā no tā, kādā veidā jums šī konstrukcija tiek izveidota. Kas šeit ir labi, tas, ka jūs varat redzēt vizuāli šos te produktus, jūs varat neaizmirst kaut kādu svarīgu aksesuāru, ja, tad attiecīgi jūs redzat, kāda aksesuāri tiek izmantot, un jūs viņus viegli varat pievienot un neaizmirst. Jā, šitiem nav visi tie aksesuāri, bet biežāk lietotie šī strīpā, kas ir doti uzreiz. Ir, protams, papildus vēl cik. Tātad, kad mēs esam salikuši visus daudzumus, kas mums ir nepieciešami, tad mēs varam iegūt produktu sarakstu. Ir viena nianse, ja mēs gribam tālāk lietot šo te izveidoto produktu sarakstu, mums jābūt reģistrētiem mūsu veikalā. Ja mums nav reģistrācija, tad ir cits ceļš, to es parādīšu. Tātad, jā. Ja mēs liekam klāt šitos papildus, teiksim, pagriezienus te veida vai pie stiprinājumiem klāt, tur nāk klāt, kad jāpaņem vēl tur? Nē, tas jāpierēķina klāt savienojumiem. Pašam, ja? Tātad šeit mēs varam iegūt produktu sarakstu. Tiek uzģenerēts links uz mūsu mājaslapu. Ja jums ir reģistrācijas mūsu mājaslapā, tad varat uzreiz spiest uz šo te linku, atvērsies produktu saraksts mūsu mājaslapā. Ja gadījumā nav reģistrācijas, jūs varat šo linku nokopēt, šo saiti, aizsūtīt kādam vai nu kolēģim vai paziņiem, kam ir reģistrācija, vai varat sūtīt mūsu kolēģiem atbalsta nodaļai, ja ar kādu no mūsu menedžeriem strādājat, tad jūs varat to saiti aizsūtīt un tad tālāk varam noformēt pasūtījumu. Tāpatās ir iespēja saglabāt datu lapas tiem produktiem, kas šeit ir izvēlēti, kur jūs ielikāt daudzumus. Attiecīgi te var saglabāt datu lapas, tās uzģenerēsies un saglabāsies zip arhīvā. Tad atverot šo te saiti, ja mēs esam ielogojušies mājaslapā, tad mēs redzam tos produktus un daudzumus, kas ir izvēlēti konfiguratorā. Un tepatās mēs varam redzēt, kādi mums ir atlikumi uz konkrēto pozīciju šajā brīdī. Jūs varat redzēt savu cenu, jo katram klientam parādās tieši viņa cenas. Un šeit rodas priekšstats par to,
vai šo te apjomu jūs varat uzreiz iegādāties un dabūt. Ja nepieciešams pasūtīt šo sarakstu, tad jūs varat pievienot to grozam. Tad daram to. Un šie te produkti ir pievienoti grozam. Un tālāk jūs varat noformēt pasūtījumu kā parasti. Papildus, ja nepieciešams, jūs varat arī saglabāt Excel formātā. Tas var būt aktuāli tiem, kas gatavo tāmes. Tātad attiecīgi mums ir iespēja redzēt šo produktu sarakstu Excel formātā. Un tāpat tās mums ir šīs te zipa arhīvs, kas mums bija ar datu lapām. Tātad šeit mums ir datu lapas tiem produktiem, kas mums bija pievienoti konfiguratorā. Tā īsumā tas būtu viss. Es neredzēju vītņu stieņus un Vītņu stieņi šajā konkrēti gadījumā nav pieminēti, tāpēc, ka tur diezgan dažādas varbūt konfigurācijas, varbūt ļoti atšķirīgs augstums, kādā jūs stiprinat. Līdz ar to tos mēs šeit neiekļāvām ar domu, lai jūs varat vienkārši tos atsevišķi salikt pēc vajadzības. tur, pieņemsim, bija pārslēgts uz ugunsdrošību, tad atkal... Uz ugunsdrošību, jā, tad mums attiecīgi mainās šis te attālums starp balstiem, un atkarībā no šī te attāluma tad mums ir cita pieļaujamā droša darba slodze, un atkarībā no tā mums arī tiek saskaitīts savādāks daudzums ar stiprinājumiem, un kāds būtu nepieciešams, lai šo te visu nostiprinātu. Kalkulātoru varētu kaut kā izdrukāt, lai pievienot projektu? Šajā posmā nē, bet jūs varat to darīt, kad jums ir, tas viss ir ielikts grozā. Jā, šeit vad pašu kalkulātoru gluži nē, bet jūs varat iegūt sarakstu un tās cenas jūs varat izņemt. Jā, tās cenas nav, to Excel jūs varat rediģēt. Ja gadījumā ir kāds, kam jūs gribat iedot, tā kā veikt to aprēķinu pašam, tad jūs vienkārši varat iedot saiti uz mūsu rīku sadaļu, tad vai arī noskaniet to QR kodu uz kartiņas adresi, tad ir slo.lv slīpsvītra rīki, un tālāk tie rīki, kas mums te ir, jā, tad kabeļnesošās sistēmas attiecās uz kabeļu trepēm un gaismekļa renēm. Tuvākajā laikā plānojam pievienot arī renes un sietveida renes, tas ir procesā, un tad būs iespēja arī tos produktus sarēķināt. Tur gan tas aprēķina princips drusku vienkāršāks, aksesuāri ir mazāk, vienkāršāk, bet to mēs arī gatavosim. Jautājums, teiksim, šito es varu ielogojoties sataisīt? Šo bez ielogošanās var, bet produktu sarakstu var iegūt vai nu ielogojoties mūsu veikalā, vai nu arī izmantot to saiti, kas ir izveidot, un to saiti tad var dot kādam, kam ir piekļuva. Jā, tad te mēs varam, piemēram, nokopēt šo te saiti, jā, tad viņa nokopēsies mums buferī, un tad kaut kur varam nosūtīt e-pastā vai citā veidā, un ja kādam ir piekļuva, atvērt šo saiti un iegūt produktu sarakstu. Un tāpat tās ir kādi jautājumi, ja, tad jūs varat sakonfigurēt, atsūtīt, piemēram, mūsu kolēģiem to saiti, un tad vienkārši var atvērt abi divi paralēli, pastīties, kas tajā sarakstā ir iekšā. Ja rodas jautājumi, tad vienkārši precizēt tos neskaidros jautājumus. Vēl kādi jautājumi? Materiālu deklarācijas varam? Deklarācijas mums šeit nav pievienotas, šobrīd ir datu lapas, bet deklarācijas mums ir iespējams tad, kad jūs veicat pasūtījumu,
Vai nu arī ar kolēģiem var sarunāt, ja jums vajag pirms darbu veikšanas saskaņošanai, tad var arī sarunāt, kad jums tās deklarācijas mēs sagatavojam un nosūtām. Bet ar visiem pavadu dokumentiem mums ir iespēja iedot, ja jums ir pasūtījums, tad jums ir pavadzīme, tad pie pavadzīmes jūs varat palūgt, lai jums uztais arī deklarācijas. To mēs varam uztaisīt tajā posmā. Šeit mums ir iespēja datu lapas. Mūsu Mekas mājaslapā ir angļu versijā deklarācijas viss pieejams, bet ja nepieciešams papildus vēl latviskais tulkojums, tad vai no SLO, vai tad man var paprasīt, un tad mēs jums iedosim. Parasti tas princips ir tāds, ka ja jums ir pasūtījums, tad pie pasūtījuma tās deklarācijas var nokārtot. Īsumā varbūt parādīšu arī gaismekļu reni. Tad šeit mēs atgriežamies atpakaļ. Gaismekļu renē te mums ir vairāki tie pārklājuma veidi. Izskatās sarežģītāk, bet patiesībā ir vienkāršāk nekā ar trepēm. Tātad šeit mēs arī ieliekam daudzumus. Te mums arī ir dažādi garumi, 6 vai 3 metri. Tepatās jūs arī varat redzēt, kad ir tas marķējums, kādu lieto Meka, un tālāk ir skaidrojums, ko šīs te produkts nozīmē, kas tas ir pa produktu. Un ja jūs uzspiedīsiet uz šo informācijas pogu, tad te varēs redzēt arī preces kodu. Šis te ir produkta kods. Tad šeit mēs varam ielikt arī daudzumus. Attālums starp balstiem, salikt aksesuārus, un tādā pašā veidā iegūt sarakstu. Jautājums ir, ja mēs, piemēram, kļūju aksesuāru pārvedēt 30, mēs kļūdas pēc vēl liekam 27. Viņš nedod informāciju, ka 3 punktus? Nē, tāpēc, kad jūs atkarībā no jūsu tās konfigurācijas, jums var gadīties, kad jums tie aksesuāri ir atšķirīgs daudzums. Līdz ar to mēs vienkārši ļaujam jums likt tos daudzumus. Tas tāds informatīvs lauks, kas parāda, cik būtu nepieciešams, ja jūs liekat viņu vienā līnijā. Ja jums gadījumā ir jāgarumo vai ir kaut kādi pagriezieni, tad var gadīties, kad ir vai nu cits stiprinājums vajadzīgs atsevišķos posmos, vai nu arī cita veida stiprinājumi tiek izmantot. Piemēram, tāpatās, ja jūs liekat taisnā līnijā, tad ir viena veida taisnais savienojums. Ja jums daži no posmiem ir, teiksim, dažādos līmeņos, tad jūs varat taisīt slīpo posmu, un tad jūs izmantojat nevis taisno savienojumu, bet jūs izmantojat, piemēram, kabeļtreps gadījumā NL savienojumu. Un to jūs vienkārši izvēlaties tur apakšējā aksesuāru sadaļā. Tas pats princips, tad kabeļu renēji, tāpat tās ir saraksts produktiem, atlikums noliktavā uz doto brīdi, jūsu cena, un tāpat tās varat pievienot grozam, tad šobrīd tur ir kabeļtrepa iekšā, liekam klāt. Un tad mēs redzam, ka šeit ir kabeļu renes pozīcijas. To KS80 sistēmu, jo tur ir viņa plašāka, jo tur ir ar visiem pagriezieniem, kas KS80 sistēmā ir karstā cinkojuma. Tad KS80 sistēmai ir iespēja izmantot plašāku aksesuāru klāstu. Tad attiecīgi jūs te varat pastīties. Protams, tos pašus stiprinājumus var arī KS20 sistēmās izmantot. Tāpatās jūs redzat šos te produktus, kur viņi tiek izmantoti uz šīs sistēmas. Un tad vieglāk saprast, kā pareizi izvēlēties pareizo produktu, lai nekļūdītos. Tādā veidā jūs varat veikt konfigurāciju. Tikko jūs tur ieliek to sekciju D90, tā cena arī uzreiz visu mainās? Cena nemainās, bet mainās stiprinājumu izvēle. Līdz ar to jums ir attālums starp stiprinājumiem ir fiksēts, un atkarībā no tā tad ir
atšķirīgs stiprinājuma daudzums. Aksesuāru daudzums palielinās, tāpēc, ka balsta vairāk. Jā, no visas trepes ir jāvērtē. Viņas standarti izstrādāja visi. Tā, man tas būtu viss. Ja jums ir interese, īsumā es varu jums arī parādīt citus rīkus. Tad šeit mums ir Saules sistēmas pieteikums, kur jūs varat aizpildīt, ja jums ir kāds objekts. Tas ir vairāk paredzēts nelieliem objektiem, un ideja tāda, ka šeit jūs izvēlaties kaut kādus parametrus, un tad nosūtot mums pieteikumu, un kolēģi ar jums sazinās un veic aprēķinu jau konkrēti, jo tur ir jāprecizē dažādas nianses, līdz ar to mēs neveicam automātisku aprēķinu, bet saņemam no jums informāciju un veicam aprēķinu jau konkrētizējot tās lietas. Tad šeit mēs varam arī meklēt pēc adreses mūsu objektu atrašanās vietu. Ja nepieciešams, varam pārlikt šo te marķēri. Tad attiecīgi, ja tas nav precīzi vai adrese nav precīzi atrodama, aizpildam kontaktu informāciju un nosūtam. Tāda mums ir vēl tāds rīks, kas palīdz izvēlēties slēdžu dizainu. Te mums ir mūsu slēdžu ražotāji, kurus mēs piedāvājam. Tad jūs varat izvēlēties konkrētu slēdžu sēriju. Sērijas ietvaros var izvēlēties krāsu. Jūs redzat aptuveno orientējošo cenu, kas ir cenā ar PVN pār šādu kombināciju divvietīgs rāmis, slēdzes un kontaktlīgzda. Ja tiek likts tādā kombinācijā, tad cena ir ar PVN bez atlaides. Tad var šo te arī rādīt saviem gala pasūtītājiem. Ja kāds interesējas par slēdžiem, tad var ieteikt pastīties dizainu, un tad tālāk ir iespēja pieteikt mums aprēķinu. Un, ja mēs mainām kāds parametrus, tad mēs redzam, ka mainās arī tas cenu līmenis. Tādā veidā mēs varam salīdzināt. Šeit mēs varam pamainīt fona krāsu, ja nepieciešams. Varam ielādēt arī savu bildi. Un tāpatās var nosūtīt mums pieteikumu, aizpildot daudzumus pēc funkcijām. Te ir tās pamatfunkcijas, kas visbiežāk ir sastopamas. Tad šeit jūs varat aizpildīt daudzumus, varat izvēlēties arī otru slēdžu sēriju, tad mēs varam uztaisīt tādu salīdzinošu piedāvājumu. Tad šeit, ja mēs izvēlamies kaut kādus daudzumus, un tad mēs te saliekam, piemēram, rāmīšus. Un mēs redzam, ka mums nesakrīt mehānismu un rāmu skaits. Tas nozīmē, ka mums vajag pārbaudīt un ielikt pareizu daudzumus. Tiklīdz mēs ieliekam pareizu daudzumus, visi kārtībā, tad mēs varam arī pārbaudīt sevi vai pareizi salikt daudzumu, tad attiecīgi salikt kontaktu informāciju, nosūtīt pieteikumu, tad kolēģi apstrādā nosūtu piedāvājumu. Un pēdējā sadaļa, kas ir diezgan noderīga dažiem klientiem, kas varbūt bieži meklē dažādu veidu PDF katalogus, tad šī katalogu sadaļā, kur ir iespēja ātri un ērti sameklēt vajadzīgos katalogus, te vienkārši jūs rakstat dažādus atslēgu vārdus, ražotāju, vai varat rakstīt, teiksim, kaut kādus atslēgu vārdus, un tad attiecīgi viss, kas ir šajā konkrētajā tematā, tad jūs varat atrast, var rakstīt arī vairākus, piemēram, kabeļu nesošās sistēmas, meka, tad jūs atrodat katalogu, spiežot virsū, atverās PDF fails,
un jūs varat katalogu lietot. Kādreiz mums bija sadalīts pa tēmām, drusciņi bija vairākas sadaļas, kur dažreiz bija grūti saprast, kurā sadaļā īsti meklēt to katalogu. Šeit ir viss vienā lielā sarakstā un ir iespēja ļoti ātri atfiltrēt vajadzīgo informāciju. Drusciņi lēns internets, jā, bet katalogs paliels, un tad viņš atverās, jūs varat lietot. Un tas īsumā no manis.